Latvijas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā Kandavas kultūras namu piepildīja bērnu čalis. 93 mazuļu vārdi, kuri kandavnieku pulkam pievienojās 2015. gadā, tika ierakstīti goda grāmatā un bērni saņēma savu pirmo apsveikumu, īpašu fotoalbumu ar novada simboliku. 21. gadsimtā, ko darīsiet ar albumiem? Bildes liksim albumā. Mēs taisam ļoti daudz bildes. Ir mums vairāk albumu, gan bērniem, gan lielākajiem meitiem bērniem. Mēs vēl taisām bildes, nevis tikai datorizētnes stāv. Droši vien, ka tas ir tāds svinīgs un patīkams brīdis. Vienīgais, ka maziem cilvēkiem ir grūti sagaidīt un gribās čučēt, bet citādi visādi patīkam, kad doma ir šādu lēmumu pieņēmusi. Lai mazajiem būtu vieglāk sagaidīt savu kārtu kāpšanai uz skatuves, izstāžu zāle bija piedzīvojusi pārvērtības un kļūst par rotaļistabu, kurā bērniem draudzīgi spēlēties. Statistika liecina, ka jaundzimušo skaits novadā ar katru gadu lēnām, bet palielinās. Vairāk kļuvis arī daudz bērnu ģimeņu, un arī visiem uzrunātajiem vecākiem šā gada jubilārs bija jau otrais bērniņš ģimenē. Jā, pirmajam bērniņam jau ir 11 gadi, bet tas nebija nekādu īpašu apsvērumu dēļ, vienkārši tādēļ, kad likās, ka jā, ir otram bērniņam laiks vienkārši, bet tas nebija nekādu citu apsvērumu dēļ. Kas ir jaunām ģimenēm svarīgi, lai pieņemtu šo lēmumu bērnu dzimšanu? Mīlestība. Tikai? Nē, nauda arī ir jau svarīga, bet tomēr tas jau ir vairāk jau mīlestība un tāda kopā būšana, vai ne? Vēlēšanās būt, jo bērniņi paši kā sevi, vai ne? Jūs priekš valsts, ne, jūs priekš sevis? Jā, protams. Vēlāk neatkarības dienas svinības turpinājās promenādē, kur ik viens varēja gan kārtīgi izšūpoties, gan savu piederību novadam apliecināt, izkrāsojot Kandavas gleznā populārākos objektus, lai no mazām domām izaugtu lieli darbi un novadā būtu aizvien vairāk jauno iedzīvotāju. Kandavnieki promenādes zaļo zonu papildināja ar kāršu pupu stādījumiem. Ko jums personīgi nozīmē 4. mājas, 2. Latvijas dzimšanas diena? Un tas ir tas pats, manuprāt, kas 18. novembris manā sapratnē, un tas ir ļoti pozitīvi, bet mēs viņu svinam, kā kurš to saprot, un varbūt ne tik valstiski svarīgi, bet tomēr tas ir ļoti svarīgs datums, un tāpēc šogad arī, kā mēs jau Kandavas novadā esam iedibinājuši šo tradīciju par atceramies šos mazos bērnus, kas suminam, tā ir pirmā viņa pateicība šīm ģimenēm. Un tā ir tāda papildus mums tāda svētku diena. Svētku pasākumi ar koncertiem un sarunām pie baltā galdauta notika arī visos novada pagastos.